Petersonam šonedēļ sanīzējās interesi palūkot, kā ar tiem startupiem var tos miljonus nopelnīt. Devās viņš kā uz TechChill konferenci. Tā tev nebija nekāda lauksaimniecības tehnikas izstāde. Tas drīzāk bija tāds kā hip-hop koncerts, kurā tev jaunais uzņēmējs kaut ko stāst, un tu secini, ka tu vismaz pusi no tā visu nesaproti. Bet no tā, ka galīgi nesaproti. Un tu nesaproti, ko gan te dara aizsardzības ministrs Sprūts. Kāds viņam vispār sakars ar jauniešiem, kas grib nopelnīt miljonus? Viņam otrā jaunība ir atgriezusies, vai? Labi, bet kur tad ir tie miljoni? Izrādās, ka šajā mazajā necilajā koka būdiņā Rīgā brokastis ēd miljonāri. Tas čalis zilajā ģemperī. Viņš dabūja 650 000. Nav miljons, bet vismaz labs sākums. Labi, man bail no viss šitā. Zvanīsim Eglītim labāk. Esiet sveicināti tautieši, mīļie latvieši. Arī visas pārējās tautības, kas mūs skatās, kaut gan es šaubos, kāpēc gan, lai jūs mūs skatītos. Eglīti, esi sveicināts arī tu tautieti. Es esmu sveicināts, Akiela, esiet sveicināti arī visi mūsu Ungārijas skatītāji Balatona ezera krastā. Jā, tieši tā. Mēs šajā reizē esam miljonu meklējumos. Mēs gribam ar Eglīti beidzot, kā saka, kaut kā sasniegt kaut kādu mērķi dzīvē. Mēs saprotam, ka mēs 1000 sekotājus YouTube'ā nevaram sasniegt, tad alternatīva ir nopelnīt kaut kur miljonu. Varbūt arī nenopelnīt. Nav jau svarīgi nopelnīt. Atrast. Tieši tā. Un tam cilvēkam nebūtu jāuztraucās, vai viņam ir vai nav naudas kāpt tramvajā. Mēs mēģināsim atrast un mēģināsim veidot tādu kā apkārtceļu, kā īsceļu, vai shortcutu, kā mēdz teikt, dzīvē. Redzēsim, kā mums tas izdosies. Mēs arī jūsu palīdzību gribēsim. Bet, zini kā, es tagad sāku domāt par šo tematu, un es tā iedomājos, mūsdienās pat īsti reāli banku to vairs nevar aiziet aplaupīt, jo reāli bankā nauda nav. Nav, es arī skatos filmus, un domāju, kur ir šie čemodāni ar naudām. Tur kā aiziet ar iet tādā milzīgā pagrabā, tur tā kā manai omei Zabds burciņas sakrāmēts gar sienām, tur bija nauda, tur peldējās, tur varēja grābt maisēm, un ko tikai ne, kur tas viss ir. Tev bankā pat tā aizēja, grib izņemt 50, saka, nē, nebūs, mums nav tik daudz šobrīd, piekāpiet pēc nedēļas tā. Tā kā, es pat nezinu, kur meklēt, es miljonus es esmu redzējis filmās, tādu lielāku naudu. Pat nezinu, vai tie ir īsti vai nē. Gan jau, ka īsti, filmas tak nemelos. Kur es redzēju, ka kādu filmu melot, kaut ko stāstīt nepareizi, kaut ko par Batmaniem un zvaigžņu kariem un bandītiem un visu šito. Pēdējo reizi tādu šitik daudz naudiņas es rokā turēju salīdzinoši nesen, kādā 6. klasē, kad es spēlēju Monopolu. Tad man bija tāda naudiņa, tāda žulksnīca tāds. Šitā varēja tā kā rullītī sagriezt un tā. Klases biedrenēm. Redz, un tad šajā visā sakarā mēs noteikti arī jums gribēsim uzdot jautājumu, kā visvieglāk Latvijā ir nopelnīt naudu. Un mēs konkrēti runājam par miljonu. Nav svarīgi, ka naudu nopelnīt. Naudu nopelnīt var kaut kā, bet miljonu. Un tad mums ir 3 atbilžu varianti mūsu aptaujā, jo mēs ilgu laiku atkal jums neko neesam vaicājuši, tagad gribam pavaicāt. Variants A ir uztaisīt startup, ļoti vienkārši, uztaisīt startup, kas ražo sūnu pampers un dabūt investoru. Tātad es domāju, ka sūnu pamperiem varētu būt labs noiets un investori rindā stāvētu, lai dot jums miljonu. Es pilnīgi jūtu, ka tu esi bijis TechChillā. TechChillā tur vienkārši es saskatījies, sasmielies labas idejas, un es pilnīgi jūtu to dvēsmu. Vai ne? Man ir idejas, man nāk viņas tā kā tagad zirņi pākstītām. Otrs variants mums ir ieslidināt ķirsim kaut ko kokteilī, un es te runāju par to Rīgas mērķirsi. Uztaisīt ķirsī un nozagt Rīgas kases atslēgu. Gala beigās Rīgai ir daudz naudas. Pieļauju, ka šitas plāns arī varētu strādāt. Jā, mums to atslēgu vajag, jā? Jā, vajag obligāti atslēgu. Un trešais, numur C, vai numur 3, ir uzrakstīt vienkārši lūguma rakstu vai vēstuli Maskam un cerēt, ka viņš tad, kad lasīs, būs vieglprātīgs.
Ko nozīmē vieglprātīgs? Jā. Vai no alkohola vai narkotika reibumā, kā mēs saprotam no starptautiskās preses, viņš laiku pa laikam mēdzot būt. Nu, lūk, tā kā es, piedāvāju šādas 3 variantus. Ja jums ir savu variantu, jūs atveriet YouTube. Pirmais, ko izdariet, noteikti piesakojiet šim kanālam. Noteikti piespiediet visas pogas, lai jūs arī nākotnē redzētu mūsu saturu un ierakstiet komentārā arī varbūt savu variantu, kādu jūs vēlētos, lai mēs varbūt izpildam kopīgi kā tādu skaistu vingrinājumu, kā nācija, lai nopelnītu 1 miljonu. Nu tā. Padalieties pieredzē, kur jūs visus savus miljonus esat nopelnījuši un kāpēc mums vēl joprojām nav. Jā. Pagājušajā nedēļā, ja pareizāk sakot, laikam šajā nedēļā man jau visu laiku ir sajukuši. Jāsaka, godīgi, kad to ārlietu ministri izvirzīja? Es nezinu, man liekas, tikko Kariņš lidoja projām, viņš aizlidoja, atlidoja, viņš tagad tāds gājputns, tad projām atpakaļ. Tur izsudīja, viņš tā riņķo kaut kur tā kā iet, nevar tā kā viņi Pa Kariņu mēs vēl parunāsim. Nu jā, bet viņa vietā tā Brāža gribot, vai ne? Jā, Baiva Brāža. Nu lūk, man viņa izklausās un izskatās pēc ļoti sakarīga cilvēka. Es nezinu neko ļoti daudz par viņu, jāsaka tikai tik daudz, cik kaut kādos televizoros un panorāmās ir sakots līdzi, bet man pirmais iespējas tāds labs paliek. Ko tu esi ievērojis, Eglīt? Es esmu ievērojis, ka pēkšņi no kurienes uzrodās tāda Brāžas kundze, un viņi ir visur. Viņi ir pēkšņi, viņa met šķēpus, viņa tur grūž lodes, tur nes baļķi, tur glauda puišaļiem maziem, ne, bet maziem bērniem galviņas, tur ziedo visu kaut ko. Pēkšņi viņi ir un kaut kā baigi uzkrītoši. Ko es redzēju sociālos, ka cilvēks atcepās, kas notiek, kaut kāds cilvēks, kas žurnālists, kuram nav nekāda sakara sporta, runā par sportu ar šo te Brāžas kundzi. Nu tas izskatās pēc tādiem apmaksāts reklāmas laukums. Jā, šajā vietā raidlaika apmaksā tur, nezinu, tie, kas... Jaunā vienotība. Kā Allažiņa, jā. Tā kā to es esmu pamanījis, jo pirms tam, ja godīgi, es arī tā baigi nesakoju viņai līdz tai... Jā, kā tu viņai varēji sekot līdzi? Viņa bija kaut ja tu nezini par viņu, jā. Viņa bija NATO, viņa bija pašam lielajam šefam, es saprotu, tur vietniece vai padomniece. Zīmuļa asinātāji. Viņa ir bijusi arī mūsu valsts pārstāve, vēstniece Lielbritānijā. Viņa ir redzējusi īstu dzīvu karalieni. Tā, kas tagad ir beigta. Dzīvu. Un Holandē arī, Nīderlandē, laikam tā. Tur viņi daudz ko redzēja. Nīderlandē tur daudz ko var ieraudzīt. Tur ļoti daudz ko var saskatīt. Nevar atskatīt. Neatskatīt nevar. Tā kā tur viņi noteikti ir tikušies arī ar visiem džedajiem, ar visiem zvaigžņu kariem, ar pilnīgi visiem, ar visiem hobitiem, gredzenu pavēlniekiem un visiem pārējiem varas pārstāvjiem. Ja jau reiz esam sākuši tirzāt sievietes ministres, tad nevar nepieminēt arī mūsu kultūras nesēji, mūsu kultūrnesi. Jā? Nese. Agnese, Logina. Jā, ko viņi ir izdarījusi? Viņi ir... Neko. Tieši tāpēc opozīcija rosināja viņas demisijas pieprasījumu un pēc būtības, var sakot, tiek vēl joprojām bīdīts tas naratīvs, ka viņi neko no kultūras nesaprot. Ka viņi neko nejēdz, ko viņi dara, un ar cilvēkiem, ka viņi tiekās ar tiem ekspertiem, speciālistiem, šīs nozares jomas pārstāvjiem. Viņi atstāja diezgan tādu švaku priekšstatu, kā tā varētu tā laikam teikt. Un tas viss ir uzkāpis laikam līdz vienam brīdim, kad opozīcija ir izmantojuši šo izdevību, mēģinājusi tā kā parādīt to visu arī balsojumā, bet šiem atkal vienmēr, kā vienmēr opozīcijai nekas mums Latvijā neizdodas. Patīk tas, ka iepriekšējais kultūras ministrs, ārietis, puntulis, mēs pārtiekam viens no otra un vispārējais. Kanibāls. Kanibāls, jā, galu beigās viņš. Kanibāls. Mēs pārtiekam viens no otra. Arī ir, jā. Galu beigās viņš pats dabū par seju, ka, hei, tu pats neko neesi izdarījis, ko tu te vēri muti vaļā, ko tu pats izdarīji, ko tu izdarīji, neko tu neizdarīji, viss, pārtiec. Koncerts zāle mums ir? Nav. Jā, nav. Bibliotēka jau uzcēla pirms cik tur tiem gadiem, jā? Jā, to tu sev nepierakst. Tas nav tavs nopelns. Jā.
Dziesmu svētki tāpat notiek. Dainis Kapa arī jau pirms tevis viens onkulis salasīja, tā kā arī tur tā kā vien pārtikt viens no otra. Un nevis no pārtikas precēm. Tagad īstenībā viņam jau nav kur pārtikt, pērkons jau arī vairs nepastāv, Kulakos aizgāja kāds tur vairs pērkons, tā kā jau tur arī nekas. Es kaut ko dzirdēju, ka pērkons taisīs kaut kādas atskaņas koncerts kaut kā. Ir, es jau arī redzēju afišas, ir kaut kur, būšot tur piemiņas koncertu, un viss šitais, loģiski, ka uz tādām. Bet tas arī nav baigais puntuļu nopelns, tā kā sorry, vecīt. Tas ir vairāk logīnas nopelns, varbūt. Kaut kad arī diez vai. Domā, viņi kaut ko Kulako tējā iebēra, vai? Nezinu. Un dienasčās Kariņas ziņas ir atkal klāt. Protams, kā bez Kariņas, es domāju, ka to mums ir jāsāk, bet mēs to nesākām tieši tāpēc, lai nebūtu visu laiku Kariņš. Ja jūs domāsiet, ka jūs skatāties iepriekšējā raidījumā vai iepriekšējā raidījumā atkārtojumu. Kariņš atgriezīsies Saeimā. Tādu virsrakstu redzēju. Viņš bija izgājis kaut kur. Viņš kādā brīdī bija ārā, viņš kaut kur, ne? Viņš Saeimā nebija, viņš bija valdībā. Jā, labi. Tev varbūt jūku valdība ar Saimu. Varbūt arī. Kā lielai daļai Kariņš ir visu laiku. Kariņš ir visu. Kā parasti Latvijas valsts iedzīvotājiem, es taču nezinu, kurš vadēja. Man atlaist Saimu un valdību slikta, viss kārtībā. Tā kā Kariņš atgriezīsies Saimā, kādā sakarā, nezinu, kas viņu tur ņēmis, kurš viņu tur gaida. Interesanti būtu zināt, kādu lomu viņš tur pildīs. Pirmkārt, viņš no vietas izpirģīs ārā vienu savu partijas biedreni. Jā, kur tur ir tātad mums samazināsies sieviešu īpatsvars Saimā, kas ir slikti. Ja? Jo mums vajag sievietes vairāk. Jā. Lūk, tad ko Kariņš darīs? Ko viņš darīs? Viņš sēdēs, viņam pirmkārt visi ņirgāsies par viņu. Visa opozīcija, kā Šlesers kāps skatuvē, tā viņš bakstīs viņam acīs. Kariņ, tas bija tavā laikā. Kariņ, tu to izdarīji. Kariņ, tu to neizdarīji. Var sakot, visi, man liekas, viss tas strādājīs par un ap Kariņu. Tas ir tā kā tu tāds nopērts, tevi ir izlaiduši no cietuma, un tu esi atgriezies savā ciemā, un visi ar tevi, tu tā kā spitālīgais, neviens ar tevi negrib iet klāt, nerunāties, nekā, viss tā pa attālumu. Kā tu tā? Es iedomājos, kā opozīcija tur sēž savā flangā, un tā kā Kariņš kaut ko ieskāps, nebija neteikt tā klusiņām, tu sākās tāds, kur ir mana 3, 4 lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Un vēl bija, piemēram, tur viss līlī. Viss dziesmas par lidošanu dziedās. Sakot, Kariņam būs ziepes. Vecīt, būs ziepes. Kā ziepes? Viņš būs tā kā... Dzīvās mēmes tur būs. Es domāju, viņš būs tas, kurš iziet pie tāfeles skolā un viss viņam. Pie vis tā vēl Kariņš ir mecenātiem lūdzis, bet tā kā mudinājis uzdāvināt valstī īpašumu ārvalstu delegāciju uzņemšanai. Tas ir kaut kas, klausies, tas ir superīgi, vai ne? Man nepietiek ar lidmašīnām, man vajag arī pili. jā, man vajag arī pili. Un jau vajag vēl to ādas dīvāniņu, bet ko tur to dīvāniņu vajadzēja, ko viņš tur kruspunktā stāstīja? Es pie daudziem premjeriem esmu bijis. Vienmēr ļoti ērtu ieeja viņa kabinetā, tur ir parasti, visiem ir tas pats pa visu Eiropu, ir tāds šablons. 2 mīkstie krēsli, tāds mīksts dīvāniņš, kur tad sēž tāds mazs galdiņš, ko mēs latvieši pa kafijas galdiņu sauc. Ārlietu ministram arī tieši tas pats. Ministra prezidentam tāds nebija. Un es ierosināju, ka tas būtu ļoti ērti, ka man nāk tie ciemiņi, ka nav jāsēž uz cietiem krēsliem pie cietā galda, ka varētu brīvā atmosfērā runāt un ka vajadzētu iegādāties šādu to mazo to sēžam dīvāniņu. Es to dīvānu nekad neredzēju, viņš ieradās kopā ar, kad Siliņas kundze kļuva par premjeru. Es tagad esmu tajā dīvānā sēdējis. Visu no dīvāniņa ir ticis līdz tā, ka valstī īpašuma ārvalstu delegāciju uzņemšanai, klausies. Tā esot, viņš saka. Būtu ļoti labi, ja premjeram būtu kāda vieta, ne jau, kur dzīvot apsardz, ļoti gribētu, kur dzīvot, to es varu labi iedomāties, bet kur var uzņemt viesus. Daudzās valstīs tie īpašumi ir mecenāti dāvināti, un mans aicinājums būtu tiem
kuriem ir šobrīd īpašumi un varbūt nekļūst jaunāki, ka varētu padomāt, kādu īpašumu varētu arī dāvināt valdībai, bet tā ir izcila iespēja veidot pieklājīgi, drusku nomaļas un intīmu atmosfēru, lai veidot attiecības. Stop. Nomaļa atmosfēra, lai veidot attiecības. Tev vajadzīgs atsevišķs dīvāniņš, atsevišķā pilī. Tas tā kaut kā baigi nelabi izklausās. Mēs jau no literatūras un no dažādām filmām zinām, ka cilvēki, kas pie varas, tiklīdz viņi kaut kādos lauku īpašumos nonāk un pulcēs, tad tur ir mazākais vismaz orģijas. Tur ir mazākais vismaz orģijas. Orģija! Bet vispār tas izklausās, es tieši tā domāju, viņš tādu pats laikam tā nejūt to pulsu, kāds ir sabiedrībā, man liekas. Viņš, man liekas, ir tik ļoti atraucīgs, tā kā tu pagājušais teici, ka viņš ir tas, kuram uzdod jautājumu, tad viņš sāk kaut ko runāt, bet tā, no sākuma vēl tā nesakarīgi tos vārdus. Man starp citu, kaut kad sākumā, tad, kad viņu ievēlēja tai valdībā, man vēl sākumā likās, ka viņš ir tāds, jo viņš spēja saliedēt tur cilvēkus. Viņš spēja tā kā, tādas divas karojošas puses savest kopā. Viņš arī starp citu Eiropā, es pareizi atceros, tur kaut kādā vienā budžeta veidošanas procesā tur spēlēja tā diezgan liela loma, ka tur valsts nevarēja savā starpā vienoties, un viņš tur kaut kā iestājās. Tādā ziņā man liekas, ka viņš jau no tāda komunikācijas viedokļa, viņam vajadzētu būt baigi, tādam pieredzējušam, advancētam. Bet tas, kas man šķiet nāk klāt, ir kā tāds vēl viens līmenis vai tāds lejeris, kā to varētu saukt, tāds slānis. Ir tāda augstprātība, varbūt mazliet iedomība par sevi, ka viņš ir apzinājies to savu, man liekas, to savu lielo lomu kaut kādu, ja? Apzinātības kurs pie Ušakovs vai kas tur tās. Jā, es esmu karalis, es esmu sučka Sučka. Es varu šitā uzvesties. Un man liekas, ka tas visu to viņa, tādu talantu, kas viņam varbūt pat īstenībā ir ņēmis un aizēnojis. Un līdz ar to viņš ar vien lielākas muļķības sāk runāt par visādiem īpašumiem, tur ārvalstu delegāciju uzņemšanai un arī tam. Un arī es redzu, ka viņš nesaprot to privāto lidmašīnu tēmu. Viņam liekas, tas īstenībā viss ir baigi ok, ka citu valstu vadītāji lido. Viņiem ir jālido, viņi lido. Viņi lido. Kāpēc es nevaru? Kāpēc es nevaru? Kur ir mana lidmašīna? Tikmēr kā viņš atvainojas visiem, kur aizvainojuši valdības lēmumu. Es gribu izmantot šo izdevību, atvainoties jebkuram un visiem, kuri jūtās jebkādā veidā aizvainoti no lēmumiem, kurus mēs esam valdībā pieņemuši Covid laikā vai citādi, no tiem, kuriem es vienkārši nepatīk, es varu no sirds atvainoties, es esmu tikai darījis savu labāko, kā es esmu uztvērs, kas mūsu valstī ir nepieciešams. Tev Kariņš atvainojās, piezvanījis? Jā, es jūtu to atvainošanu. Tu jūti to, tu sajūti tā gandarību. Mēs ar tevi, Eglīti, varētu likt kaut kādas likmes vai kaut ko tam līdzīgi, vai viņi ievēlēs Eiropas parlamentā vai nē? Kā tev? Jo Latvijā viņiem īstenībā diezgan daudz visādas fanu. Fanu klubiņš ir diezgan liels, jā, tajā pašā laikā. Zini kā? Tiešām mēs varētu uztaisīt likmes, bet lai mēs nelietu ūdeni uz vienam dzirnavām, man liekas, ka tie, kur Kariņš slikts, visus dirsā, visu aizlaidz, lai lido ar savām lidmašīnām vispārējais, kā tas ir tas kontingents, kas uz tām vēlēšanām vispār neaizvilksies. Kas neaizies. Man kaut kā tā liekas, ka tie tur neaizies. Viss slikti, tāpēc mēs neejam. Ko es tur vēlēšu, man tas baigi neatiecās. Un tāpēc attiecīgi tie, kas aizies, tie Kariņu fani aizies. Jā. Ja vienīgais Brēmans aiz ausīm neaizvilks visus tos lumpeņus uz... Tas ir atsevišķs sarunas vērts. Tad mēs varētu varbūt kādu speciālaidījumu veltīt tai kompānijai. Viņi ir kā Kariņā dzīvesvietas adrese, tur kaut kur gājuši. Jā.
Jā, viņi ir gājuši, un to, kas tad te dzīvo? Te dzīvo Kariņš, viss tā kartupeļu kompānija Glorija, un viss pārējie tur iet, Tāda maz bērnu ekskursijā, ja? Jā, tā rāda ar pirkstiem, tur reku, te Kariņš dzīvo, rekā viņš dzīvo, rekā viņam loga, ko viņš tur redz. Jaunā vienotība, jā. Kaut kas pilnīgi stulbs. Un viņi to visu liek sociālos tīklos. Es domāju, tas vispār skaitās kaut kā tā, es nezinu, tā drīkst darīt. Bet viņam pofīgi. Viņi ir prātā mazliet vāji, bet viņi ir, man liekas, dūlīši, vai ne? Ir drusku. Es domāju, ka nav pilns rublītes, tur nav nevienam, jā, tur nav. Jo, skaties, atkāpjoties no Kariņa, pie kur mēs tūlīt atgriezīsimies, šitā te von der Leyen, tak arī bija atbraukusi, vai ne? Rekur Urzula Rīgā. Aiziet, vakcinācijas karaliene. Bija Latvijā. Jā, un visi tie paši Glorijas kartupeļi pat taisno no ekskursijas uz Kariņa māju, vai viena bija aizkulisēs, kur tā kundze brauc, vai ne? Un tur viņas tur ar apsargiem, viņi tur kasījās. Urzulījums izdarīja. Mēs gribam redzēt, kā viņi izskatās. Ko jūs maskā pašiem vēl viens lika vakcinēties jums? Kā liks šaut pa latviešiem šausiet? Te varoņu Urzulas aizstāvi lielie. Vakcinēties, ka jums pakaļā lika Urzula. Tad visi vakcinējāties kā mīļiņie. Cik cilvēki nomira Latvijā dēļ viņas? Tu skaties un domā, nopietni šitie kartupeļi grib kaut kādā veidā Latviju pārstāvēt Eiroparlamentā. Ko viņi tur darīs? Viņi ar apsargiem kašaki meklēt. Kas tur būs? Jā, es vienmēr nezinu, kas varētu būt pirmais tāds brēmaņa darbs, ko viņš varētu darīt tādā Eiropas parlamentā. Kādu teiksim, likuma projektu vai kaut kādu noteikumu grozījumu viņš varētu rosināt? Aizlikt chemtrails. Ar jūras krastu viņi gāja un brīnījās. Tādām debesīm jābūt? Tās ir debesis, jā. Tāds ir. Dumīši. Es jau to teicu, dūlīši. Dūlīši, tā maigi izklausās. Labi, back to Kariņš. Uzzinot izmaksas paceļas uzacis, saka Kariņš, kurš nesot zinājis, cik maksā lidošana privātajām lidmašīnām. Man paceļās uzacis. Atkal 25 tulkojot no valodas, kur vairs nav modē mūsu pusē. Jā. Atkal pie Kariņa, atkal viņš kaut ko nav zinājis. Viņam paceļās uzacis, uzzinot izmaksas. Atceramies, ka teica, ka kas pieņem lēmumu par galu lēmumu par premjers. Kas Kariņš bija? Taču skaidrs. Taču, kur viņam tās acis iepletās? Kas tas bija? Tas pēc tam viņam tikai pielic. Tie bija tie cipari. Opiņā! Nē, bet zini kā, tas ir tas, ko es teicu par to, ka es pat īstenībā ticu tam, ka viņš nezināja, cik tas viss maksā. Kāpēc? Tāpēc, ka tu vienā brīdī kļūsti tik atrauc no tās realitātes, ka tev visur, kur tev ved, tur tu brauc, jā, un tu ļoti daudz paļaujies uz citiem cilvēkiem un tā tālāk. Tas tā patiesībā pat arī varētu būt. Bet lēmumu jau tāpat pieņem viņš. Un redzīt, tajā burbulī, kādā tu dzīvo, tajā tas 10,000 tur, 30,000 tur, tas nav īsti nekas. Saprot to domu? Es saprotu, tas ir reāli, tā kā monopola naudīgi. Jā, tas nav reāli. Tas, ka nav tavs, nav. Mēs maucam. Mums vajag, mēs maucam. Un tu vienmēr visu vari attaisnot ar ģeopolitisko situāciju, ar drošību, ar to, ka tur jābūt rīt atpakaļ uz valdības sēdi. Un viss šito te. Tā kā tu vienmēr to vari izdarīt. Un no vienas puses, kurš tev kaut ko var arī pārmest, tu dari savu darbu, vai ne? Jā, protams, to dari, jā. Tā kā tas ir tāds, var saprast. Var saprast to viņa domu gājienu, kāds viņam ir. Vai mēs to pieņemam vai nepieņemam, tā ir mūsu pašu darīšana. Es gribēju teikt, tā jau ir mūsu problēma. Tā jau ir. Jā, tā ir mūsu problēma. Mūsu plēbēja problēma. Es, piemēram, nepieņemu, tāpēc, ka man liekas, man ir ļoti vienkārši skaidrojums, un es to nevienu reizi vien jau esmu teicis, ka ja mēs būtu Šveice, vai ja mēs būtu kaut kāda tur Bruneja vai kaut kas tam līdzīgs, vai Norvēģija, mans pēc, lai viņam ir tā lidmašīna, lai viņš lido katru dienu uz kaut kurien. Bet tā kā mēs esam sūnu pamperu ražotāja valsts un eksportētāja valsts, tad un prezervatīva ar latviešu rakstiņiem ražotāja valsts, tad tieši tā ceļmalā lapa prezervatīvi. Tad
Mums līdz lidmašīnā vēl kādu laiku ir jānovelk. Mums vēl ir jāiziet. Tāpat kā mums ir Eglīte līdz tam miljonam, un pat līdz tiem 1000 sekotājiem YouTube mēs netiekam. Pa ko tam mēs runājam? Pa ko tam mēs te runājam, jā. Mūsu draudzenes, jāsaka tā, mēs jau arī tā katliņā, vai ne, Inga ir bijusi mums šovā, vai ne, un tā tālāk, tā kā Rebaltika sit un dauza no visām pusēm, sabiedrības integrācijas fonds, šleseristi, var sakot, tagad visi, kam nav slinkums par to seriālu šķelšanās, tur kaut kāds sabiedrības integrācijas fonds, laikam paprasīs kaut kāds 127, kaut kā tāda smieklīga naudīga atpakaļ, tā kā mēs jums iedevām, tagad atdod man naudu, mums nepatīk rezultāts. Man liekas, ka tā nav gluži. Tas integrācijas fonds neko apakaļ neprasa, tur ir tā, ka tas Šlesers, par ko uztaisīja Rebaltika pēdējo sēriju, tur par to viņu partiju. Kā tur aizkulisēs visas tās lietas tiek bīdītas un notiek. Un par to es saprotu, Šlesers ir uzrakstījis sabiedrības integrācijas fondam, kas ir iedevis naudu šim seriālam, lai viņi prasa to naudu atpakaļ. Un tā kā tas SIFs īsti nesaprot, ko darīt, viņi tur sāk visādus ekspertus piesaistīt un tā, jo viņi negrib droši vien saķerties arī ar Šleseru. Kurš grib Šleseru saķerties, jā? Ja varbūt šovs 8 tikai. Bet, es tā to sapratu. Es tā to nolasīju, ka viņi vēl tā īsti atpakaļ to naudu prasījuši nav. Man vismaz... Jā, nē, var sakot, jā, nē, tas ir labs tāds, jā, nē, varbūt, jā, nē, nezinu, īsti latviešu atbild, jā, nē, nezinu, visu. Bet te vairāk varbūt ir stāsts par to, ka kaut kur pierādās tas, ka mēs, varam izdarīt maksimālu spiedienu uz žurnālistiem. Un žurnālisti tagad ceļās kājā, un viņi tā kā baigi nav apmierināti. Šeit ir tas stāsts par to vārda brīvības momentu. Un redzi, Šleseram jau ļoti vienkārši. Viņš tā kā saprot ļoti labi, ka tehniski jau viņš neko iebilst nevar pret tādu seriālu. Viņš var vienīgais, ko izdarīt, ir piesieties juridiskām niansēm, proti tam, vai, piemēram, naudas piešķīrēji zināja par to, ka pret vienu partiju par vienu partiju tiks veidots šāds materiāls. Ja zināja, tas nozīmē, ja automātiski leģitīms ir jautājums, kāpēc ne par pārējām partijām kaut ko tādu, vai kāpēc tieši par šo partiju, vai, piemēram, raidījuma veidotāji ir jums izklāstījuši un izstāstījuši pirms tam savu pamatojumu. Piemēram. Ja? Tā kā viņš jau piesienās tādām detaļām, es ļoti labi saprotu arī tādā ziņā to viņa nometnes noskaņojumu. Kāpēc ne? Ja mēs esam tā bišķiņi paķengāti, mēs varam piesieties tiem žurnālistiem un mēģināt viņus kaut kā ar juridisko izpīčkāt. Jo, protams, ka mēs pēc būtības viņam ko nodarīt īsti nevaram. Vēl jau bija kaut kāda teātrizāra, kur es kā teātra mīlis neesmu redzējis, protams. Jā. Tev arī tur neviens nelaiž, tā bija vienīgā. Neviens jau man nelaiž iekšā, jā, tādā paskatā. Un kas tur bija? Tas Čehovs, jā, Krievu drāmas teātris, es saprotu, bija uztaisījis, un tur vienā teikumā pirmajā bija pieminēta Šlesera partija, vai ne? Bija, jā. Jā, un par to tagad ir arī kaut kas tur ir, Knaps ir pieprasījis biļetes, un vēl kas tikai nē, kaut kas vēl tur kaut kādas tur organizācijas grib redzēt pirmizrādes to izrādes. Jā, kultūras ministrijas kaut ierēdni. Pirmais sanāk teātrī visi aktieri, un tur sēž viena kundzīte, tā ar vienā rokā viņai bulciņas ir, otrā rokā kafijas tāda krūzīta, un viņa tā sēž Knapi tādā vienā krēslā var iesaisties, un tad viņi tagad vērtēs. Jā, vai tikai tur kaut kas nav, vai ne? Un tā kā kaut kāda attēls kā Latvijā, kaut kāda 6 rokas spiediena pat nav vajadzīga, lai tu būtu pazīstams, tad viņi noteikti kaut kādu pazīg ainā ar partijā. Un tad, nē, man tomēr nepatīk. Es domāju, ka šito nevar rādīt. Un visi tie aktieri iesaistīt. Es domāju, ka vienkārši tas Eglīte nav stāsts tik daudz par to, vai viņi ir vai nav saistīti ar partiju. Man liekas, tas vairāk ir tāds zaķpastalu. Mūsu ierēģi, kas ir tādi patiesībā liela daļa, ar ko es esmu komunicējis dažādās savās dzīves situācijās, kas man ir tīri personīgi bijuši. Viņi vairāk ir tādi nevis tāpēc, ka viņi negribētu kaut ko izdarīt, bet viņiem ir vienmēr bail kaut kur kļūdīties, kaut ko ne tā izdarīt, un tāpēc
tiek kaut kur laiks vilkts vienmēr kaut kas tāds, nē, varbūt šito labāk ne tā un tā, bet varbūt tā. Nu, viņi nav proaktīvi domājuši. Viņi ir sakot tādi zaķpastels, un arī šeit izpaužās tieši tas pats. Pieļauju, ka atbildība, nu. Jā, bet es pieļauju, ka tai kultūras ministrijas dāmītei, viņai pat droši vien, ka nebija īsti, viņai būtu vienalga, vai tā izrāda ir vai nav, bet tikai tāpēc, lai pēc tam nepiesien bumbas, jānoskatās tā izrāda, jāapskatās, vai tur tomēr publiski to var teikt vai nevar teikt, vai tā, tās ir bailes pašam no savas ēnas, bet reāli tā ir cenzūra. Pagaid, kāpēc? Tā ir cenzūra, jā. Es pa jauno vienotību varu ņirkt, pašlaisēt es nevaru. Kāpēc? Kas tas tāds? Tā sanāk. Tad Ziemeļkoreja lēnām veidos tāds Ungārijas princips, punktus sajūsmā noteikti. Pārtiek viens otru. Es arī īsti nesaprotu. Mēs arī 167 nedēļas jau ēterā šitā runājam. Mūs viens vēl apstādinājis. Tas ir šis baigi interesanti. Nepiesauc. Man sakot, tā kundzīte, kur neietilpst krēslā to kafiju un krosāni, tad varbūt varētu gribēt noskatīties mūsu sarunas pirms mēs sarunājamies. Jā. Pirms jūs runājat, atnāciet, atrādiet tekstus, ko jūs runājat. Kā jūs to darīsiet? Vēl beigās jau mēs vienkārši sazvanāmies. Kā tad tu vari zvanu, vai ne? Kā tu zini, tur viņi tagad sēž tā kundzīte un tieši šobrīd noklausās. Filozofē. Tā viss. Iedomājies tādā telpā, viņi sēž tur, ekrāni ir, viņi mūs redz, un tur aizmugurē magnetofoni griežās, ierakstās. Jā, mēs varam pamāt. Noklausās. Pamāt, hei, kundzīte, visi monitoringi cilvēki, mūsu īpašais sveiciens jums. Jā, kafiju. Mēs dzeram alu ēterā un mēs rupji lamājamies. Jūs mums neko nevarat padarīt. Beidzot, mums būs savs dubļu placis Rīgas centrā, kur varēs vēl viens dubļu placis, kurā varēs uzspēlēt futbolu. Lucavsalā, tur tā vietā, kur grimst viss jau, kur Rīga pirmā nogrims, ja? Tur izdomājuši ir uzcelt stadionu, vai ne? Jā. Patiesībā, ja jau naudiņu dod un tā, tad uz tās salas var uzcelt. Tas, ka tā sala varbūt pēc 10-20 gadiem tur būs jau iegrimusi, nav svarīgi. Gala beigās tad baseinu, pārtaisīsim to par baseinu. Var sakot, kaut ko jau izdomāsim gala beigās. Un Rīgas domnieki, es saprotu, ir piešķīruši Futbola federācijai zemi, apsveicam Ļašenko kungu. Ļoti labi izdevies projekts. Dabūja cauri. Es domāju, tas ir ar baigo tādu tālējošu. Tu te redzēji, uztraucies par to, ka pēc pāris gadiem tā Lucavas sala būs zem Daugavas līmeņa un tā un šitas, bet skaties, tur atkal varēs grābt ar abām rokām tos miljonus, kuri mums iet garām. Tur varēs kaut kā renovēt, kaut kā izstrādāt projekts, kā to stadionu pacelt virs Daugavas līmeņa, tomēr mazliet tik tur kā veidot. Venēcijas tāds kaut kas tāds. Es domāju, ka vēl pie visu šitā vajadzētu izdomāt vēl tādu mazu sīkumiņu infrastruktūru, kā tur var aizbraukt, kur tur viss noliks, kas tur viss notiks, kā tas būs, jo, cik es saprotu, Rīgā vispār nav neviena tāda vieta, kur tāda izmēra kaut kādam sporta kompleksam, tur futbola stadionam būtu piemērota infrastruktūra, kur Lucavas salā, kur tur tie vietēji. Laivām izbrauks skatīties futbolu. Es, piemēram, airēšos. Jā. Iesēdināšu ģimeni koku laivā. No tilta viss skatīt. Īpašās VIP ložas būs tiltā, kaut kur. Ja tur tik daudz cilvēku aizbrauks, mums labi, ka neskatās futbolu daudz cilvēku Latvijā, jo, ja būtu tā kā, piemēram, kaut kā Francijā vai Itālijā, tā sala taču nevarētu noturēt tos tur 60,000. Es gribēju teikt, aiziet tur cilvēku. Visām mašīnām. Visiem auto tur nogribas. Tā kā būs futbola māči. Tur kādreiz es gan nestādos priekšā, cik ilgi tas varētu būt, jo man liekas, visādas tas futbola stadions arī varētu būt, ka kaut kur paliks, kaut kur pamatos, un tur, nezinu, pirmajā sektorā jau strādās restaurātori, kamēr otro būvēs, kaut kā tā, šiem pietiekam daudz visādi tādu puspamestas lietas ir, jā, tā kā. Es atkal nejautu tik daudz par to, ka mums nevajag to futbola stadionu, noteikti, ka viņu vajag. Bet tur vajag arī skatīties, lai mēs tur Lūvru neuzbūvējam vai kaut ko tam līdzīgu. Tādu, es nezinu,
kaut ko grandiozu, jo saprotam arī to savu izmēru, saprotam to savu, piemēram, mēs futbolā esam, kurā tur 150. vietā, pasaulē. Tas ir numur 1. Kāpēc mums vajag, piemēram, tur ļoti glaunu stadionu tādā ziņā, Otrs arī, labi, ir daudz, varbūt, kas spēlē futbolu Latvijā un ar to nodarbojās, bet, cik mums ir to slaveno futbolistu, teiksim, uz kaut kādu pasaules vai Eiropas, tad jau basketbols būtu pelnījis droši vien, ka vairāk. To halu vai hokejs, piemēram. Gal galā viņi arī ir garāki, viņiem arī baigi netraucēt, ka tur bišķīt ūdens iesmeltos. Jā, viņi varētu vismaz līdz viduklim būt ūdenī un joprojām spēlēt. Joprojām tur notikt mači. Jā, tā kā šito es arī īsti nesaprotu. Mēs visu tādu gribam tādu grandiozu, tādu pa baigiem miljoniem, pa baigām naudām, tā, lai viss spīd un laistās, bet pielietojums tā kāds nav būs. Kurš tur brauks? Kurš tur, tas tāds... kas tur, kurš brauks uz tiem mazdārziņu? 40,000, 60,000 cilvēku Latvijā tā būve faktiski būs uzbūvēta. Priekš kaut kādiem 60,000 cilvēkiem apmēram. Varbūt 100, es nezinu. 100,000 cilvēku interesējās vai spēlē vai ir saistīti ar futbolu. Es šaubos. Viņi mierīgi var Daugavas stadionā vai Skonto stadionā. Jā, es zinu, tūlīt domāt. Nē, es patiesībā domāju, ka tas nav piemēroti tie stadioni. Nav piemēroti, bet tu jau vari ļoti daudz ko, ja tev, teiksim, tāda nauda ir. Tu pat to trešdaļu no tās naudas vari visticamāk uzbūvēt, piebūvēt kaut ko klāt, uzbūvēt, pielāgot, un būs būs ļoti labi. Tā kā, labi. Bet šis ir tāds temats, kur mūsu draugs, kurš arī, starp citu, ir bijis mūsu šovā, Vadims Ļašenko, noteikti mums iebilstu. Un tīpaši tāpēc, ka viņam ir pārvēlēšana. Vēl jau vairāk. Un tāpēc viņam ir ļoti svarīgi, lai mums kustās kaut kā. Lai viņa laikā šis te būtu tapis, jā. Jā. Tas būtu ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. To mēs arī varam saprast. Mēs, protams, to varam saprast, jā. Un atkal jāpiezīmē, Puntulim ar šo nav nekāda sakara. Ej, pārtiec viens no otra. Mēs pārtiekam viens no otra. Kustība par, kur lēnām kļūst par tādiem, tādu apsmieklu objektu. Nevis lēnām, bet diezgan strauji. Tagad ir aicinājis grozīt likumu, ļaujot vēlēšanās balsot no 16 gadu vecuma. Viņiem kas... Es tā saprotu, ka viņi ir paskatījušies savos kaut kādos datos un saprotu, pieauguši cilvēki par mums nebalso, jo tu vairāk pieaudz, jo tu vairāk pieņemies saprātā, par mums nebalso. Mums vajag kaut kā vairāk balsu. Mums vajag, ko mēs varētu darīt? Mēs no 16 gadu vecuma varētu atļaut, jo no 16 gadiem tur viss kaut ko var darīt Latvijā. Kāpēc, lai nevarētu balsot? Un, ko tu domā, 16 gadīgs tāds? Es domāju... Vai 16 gadīgs Eglītis iet balsot? Par ko ir balsot? Es pat depešu modu. Kaut vai. Jā, es tad iedomājos, tieši tas pats varētu būt, ka tu ar blociņu ej kapos, pastāv pie viena pieminekļīša, par kuru jūs varētu nobalsot. Tā, jūs esat jums tāds labi apkopts kapiņš, jūs esat tur, acīm redzot, jaunās vienotības. Tā, ejam pie nākamā. Te tāds dodžī, tad jūs pie glorijas atkal, jūs droši vien čiks šeit ielikt. Un tā, mēs varētu arī kapiņus apstaigāt. Un apvaicāt arī tie, kas ir aizgājuši no šīs dzīves. Tā kā gan jau ir kādi prāta lasītāji, kādi tie kas tie šomās, kas var sazināties ar to pasauli vai kā tam līdzīgi. Pieļauju, ka ir. Viņi varētu, šomās varētu ņemt līdzi, tad, jo, skaties, griezt jau nav atcelti, teikšu to vēlreiz. Šomās mierīgi var ņemt līdzi uz kapiem, viņi mācētu nolasīt, kas un kā. Bet tas tas otra gala, tas vecums slieksnis jau nav atcelts. Balso kaut 150 gadu vecumā, ja tu vēl esi spējīgs balsot. Bet redz, tieši no 16 gadu vecuma vajag, tā kā... Es tam neredzu kaut kādu loģisku pamatojumu. Jaunieši ātrāk nobriest, varētu teikt, varbūt tā. Ja viņi kopdzīvi var sākt no 12 gadiem un 14 gados kļūt par vecākiem, tad kāpēc viņi, lai viņi gala beigās tieši tā, un atceramies, kā
Mēs pagājušajā raidījumā runājām par Edgara Eglīša 8. aprīļa republiku. Jā, kur tur jau viss no 8 gadiem. No 8 gadiem viss sākās, tad jau patiesībā mierīgi. Lai iebalsot Eglīti, nav daudz prāta vajadzīgs. Tas ir tā kā tev ir biļetēns ar vienu Eglīti, un tev ir jāievelk tikai ķeksīt. Eglīti. Jā, un viss, kas tev ir jādara. Nē, tev vienkārši iedod bildi ar Eglīti. Tur zīmēts Eglīti, tev iedod to. Met iekšā. Ja tu man tā pilnīgi nopietni prasa par to, ko es domāju par tiem 16 gadiem, es godīgi tā nezinu. Man nav tāda īsta viedokļa par šo. Es tagad domāju, man ir tīņi mājās, es tagad domāju, par ko viņi balsot. Viņi pat nezinu, kas ir mūsu valsts prezidents. Jā, vai ne? Jā. Viņi nevar nosaukt. Es domāju, ka pajautāt, es reāli zinu, ka, piemēram, premjeru točiņi nezinu. Nezinu. Prezidents varbūt viņi dzirdējuši vai redzējuši, vai vismaz, tā kā zina, ka viņi sauc kaut kā Cetgars. Kaut kur tā kā Egils. Jā, kaut kas tāds, jā. Un premjeru točiņi nezinu. 100% pārliecināts. Bet un tādiem mēs tā kā varētu iedot balss tiesības. Varbūt, ka tieši viņi satricinātu kaut ko. Un kā vēl satricinās, klausies, iedomājos, kā tad, teiksim, ja kaut kādā paralēlajā realitātē šitas notiek, tad Latvijā ir, teiksim, balss tiesības no 16 gadu vecuma. Aiziet un uz priekšu. Un kā tagad visas partijas TikTokos iztaisītos, kā viņi visi mēģinātu būt jaunieši tagad, kā viņi mēģinātu to jaunu auditoriju uzrunāt, ar kādiem līdzekļiem vilkt visādus modīgos sejā notetovētos reperus uz skolām un... tas varētu būt interesanti. Klausies. Partija tur tie priekšvēlēšanas kampaņu tēriņi varētu uzšauties diezgan griestos, jā. Un rakstīt, tad attiecīgi tur izdevumos kaut kāds reperis tāds un tāds, košļienis, nezinu, kola, jā, tur saltiņi. Mēs atnesām grozu ar saltiņiem. Balsēt par mums, jā. Un tajā pašā laikā, ja runājam par skolniekiem, tad Saeima nolēma, ka skolēni varēs atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apgūšanas. Šis man reāli izbrīdīja. Es no matemātikas gribu atteikties. Es no fizikas gribu, no ķīmijas, no matemātikas. Es gribu tikai mūziku un mākslu. Ja? Es gribu būt mākslinieks. Bet varēs atteikties no krievu valodas. Un man tāds jautājums, vēl joprojām otrā valoda Latvijā bija krievu valodas skolās nopietni? Jā. Jā, es domāju, sen jau angļu valodu. Nē, viņi jau eksistē tur līdzās visu laiku. Angļu ir, bet krievu valoda arī ir. Jā. Man tas nelīmējās galvā, jo skaties, pat man jaunāk paziņu lokā krieviski zina tikai trīsstāvīgos no filmām un tā, bet pilnīgi neko, kāpēc tas ir vajadzīgs, kāpēc ne pasaules valoda, kāpēc... Tas man tāds dīvaini likās. Un pie tām ne jau tas sīkais varēs atteikties. Viņam būs jāiet ar vecāku zīmi, kā vecāki. Bet iedomājies, viņam ir tiesības iet balsot, bet viņam nav tiesības atteikties no kaut kāda mācību priekšmetu. Tur viņam vajag vecāku atļauju vai vecāku zīmi, ja kaut kādu. Tur, labi, aizēja nobalsot, un tad rīt Jānīt atnes vecāki to pamatot. Atnes tos bārjos biļeteņus, kas tev tur palika pāri. Jā, krievu valoda izrādās vēl skolā iet uz urā. Kas Eglītim, kurš skolu nav apmeklējis ļoti sen, ļoti sen, ir pārsteigums. Tagad Eglīts ir kariņš, kuram... Ko? To naudu, ko mēs nopelnīsim par sūnu pamperiem, mēs tērēsim pētījumam par rīdznieku un nakts dzīvi. Es domāju, tas ir ļoti svarīgs pētījums, tikpat svarīgs, es domāju, hierarhijā un prioritāšu secībā, kā Bolt un Volt labbūtības pētījums. Lūk, tiešām ir plānots Rīgā aptaujāt cilvēkus, dzīvojošos un strādājošos, lai saprastu, kādas tad ir tādi viņu sajūtas par paradumiem, novērojumi dažādi vakara un nakts laikā. Es nezinu, piemēram, man kāds kaut ko tādu pajautāt, es teiktu, ka es naktī guļu.
Es domāju, ko viņi tur mocās. Iedomājos, cik tas atkal maksās. Tur noteikti kaut kādi dafigā naudas skaudz. Un, lai viņi lieki netērētos, es domāju, pusi no tā, ko jūs esat nolēmuši šajam pētījumam atstājiet sev, pusi atdodiet mums. Mēs jums tūlīt iedosim ļoti ekskluzīvu ieskatu, ko rīdzinieki nakts dzīvē dara. Un tātad rīdzinieki dzer, dejo, kaujās un kniepjās. Viss? Ko tur pētīt? Aizēj līdz roķenei, paskaties, kas notiks, ko tur pētīt. Aizēj uz jebkuru nakts lokālu. Kas tur notiek? Ko viņi domā? Ko nakts dzīve? Kas tur būs? Es pat nestādos priekšā. Ko viņi cer ieraudzīt? Kā cilvēki, kur ierēbuši lēkā skaļas mūzikas pavadījumā, reaģē uz skaņu, uz gaismu un uz pretējo dzimumu. Nevienmēr uz pretējo, bet vienalga reaģē. Tā kā pētījums. Come on! Reki, jums pat bija pētījums. Kontu apakšā uzliksim. Mēs jums varam, starp citu vēl, ja jūs mums to naudu dosiet, mēs varētu pat patūlēties un uztaisīt aptauju. Jā, un mēs no tā es apņemos uztaisīt par veselu slaidu PowerPointā, kur būs 4 piktogrammas, dzer, dejo, kaujās, kniebjās. Viss. Pētījums ir gatavs, tā kā gaidām ieskaitīt naudu, jā, lūgums līdz raidījuma beigām. Ja par naudu runājam, tad redz, ka ir forši tāda iniciatīva nākusi no mūsu Abu Meri Hosama. Par katru receptu aptiekā, tad, kad tas vecīts aizrāpos līdz tai aptiekai, paņem savu recepšu zālīti, varētu ieviest pakalpojumu naudu. Tā kā, tur €1,5 apmērā. Viņš ir sagrabinājis tā jau kaut kādas tur, zāles, esot baigi dārgās un tā tālāk. Un tad par to vēl varētu ieviest, tiksim, naudu iekasēt no tevis par to, ka tu ar receptei, kā tas darbosies, kāpēc tas ir vajadzīgs. Viņi saka, tā kā palīdzēs saglabāt aptiekas. Varbūt tad arī vajag ieviest skolniekiem. Vajag palīdzēt saglabāt. Farmācijas industrijai, man liekas, nav naudas. Man ir tāda sajūta, ka tur nav naudas farmācijā. Un vajag atbalstīt mums. Un es domāju, ka vajag iet vēl tālāk. Vajag arī, teiksim, lai saglabātu lauku skolas, mēs varam ieviest tādu pašu sistēmu, ka skolnieks kā uzrāda mājas darbā uzreiz latiņš 50, latiņš €10, 50 iedod skolotājiem, ka viņš pieņem to darbu. Ja? Vai, piemēram, starppilsētā autobusu tur tie bēdīgi slavenie, lai saglabātu tos maršrutus, kuru cenšas likvidēt, tad arī, ja tu iekāp autobusā, tu nopēc biļeti, bet tev tā biļeti ir jāuzrāda šoferim, un par to tu arī vēl samaksā eiro. Pakalpojuma maksa tā ir. Pakalpojuma maksa, ka šoferis paskatās uz tavu biļeti. Jā, tā ir, viņš novērtē, viņš tomēr tērē savu laiku. Viņš tērē savu laiku, jā. Jā, tajā laikā viņš jau varētu braukt un klausīties Latvijas Radio 2. Jā, bet Abu Meri arī parādās kaut kādas tādas līdzīgas iezīmes, kā Kariņam, man liekas. Man arī liekas tāds, jā. Gribu savu lauku māju, medību namiņu, kur uzņemt ārvalstu viesus, un tad Abu Meri atkal savukārt grib no antiņām un onkulīšiem, kā saka, izspiest €50 vēl par to, ka viņi vispār iet uz aptieku. Galu beigās paši ir muļķi, ka nemāk internetu un nemāk zāles pasūtīt mājās vai pirkt darknetā kaut kādas. Darknetā, īstā vieta, kur pirkt medikamentus. Biznesa daļu plaukst, jā. Un galā kāda jums tur operācija 6 gadus jāgaida, ieiet darknetā, nopēc sev jaunu aknu. Turpat atradīs arī dakteru, kurš ar piegādu un ar uzstādīšanu atvedīs tev, tā kā tu bez problēma. Mūsdienās servis ir visur un tev tas €50 nebūs jāmaksā, tev būs akna. Tev būs akna, jā. Tā kā tā, jā, 2 čaļi ir reāli atrauti no realitātes, tā mūsuprāt. Tie nesam mēs. Inky, pinky, funky, daddy bought a donkey. Donkey died, daddy cried, inky, pinky, funky. Tuvojas tas lielais, fantastiskais mirklis, kad mēs visi sekosim līdzi vienam olgalvim. Tev piedzimst bērns. Kurš ir arī mūsu draugs Dons vārdā Eirovīzijas finālā. Kad mums tas ir pēc mēneša kaut kad, vai ne? Kaut kādā mājā, jā, kaut kāda tur ir. Jā, un, Eglīt, kāda ir statistika? Ko tu esi noskaidrojis? Kā tiek izredzes vērtētas mūsu?
Es kā Dona fanu klubu vadītājs kopš 6. klases sekoju līdz visām aktivitātēm un visiem bookmakeriem, toreiz vēl to sauc par sportloto, visām prognozēm. Un nopietni izrādās, kā bookmakeri saka, ka hei, Latvijai baigi tā kā nespīd. Ko viņi tur saka? Viņi saka, ka tik tālāk uz Eirovīzijas finālu ir 29%. Es nezinu, cik bija iepriekšējos gados, neesmu pasakojis līdzi, bet laikam Dona gadījumā visiem tā baigi interesē. Cik tālu mēs tiksim ar cik tālu mēs tiksim ar mūsu superstāru, kas atgādinās. Kāpēc tas ir 30, 29, kas tas tāds pat cipari? Paprast bookmakeriem, paprastiem rīkotājiem. Jā, tas ir tā, tas pat nav 1/3. Tā nav 1/3. Tā pat nav pilna. Nav pilna, jā. Un tas ir kāds 12. labākais rādītājs starp visiem otrā pusfināla dalībniekiem. Tā kā, izredzes mums ir diezgan švakas, un Latvijas izredzes uzvarēt vispār ir 0,5%. 0,5% iespējamība, ka Dons atvedīs Eirovīziju uz Lucavas salas neuzbūvēto stadionu. Es nezinu, kas tās pa muļķībām, kurš klausās tādus bookmakerus. Mēs zinām to, ka Dona dziesma ir vislabākā. Tā ir Eirovīzijas uzvarētāja dziesma. Mēs zinām, ka Dons ir visatraktīvākais, un viņš noteikti uzvarēs to Eirovīziju. Tā kā nav ko te sēt paniku, un nav ko te nodarboties ar negatīvismu, bookmakeru kungi un dāmas. Vēl kāda mūsu šad tad piesaukta persona. Mūsu šovā kādreiz biežāk, tagad retāk, jo neko tādu kreizi nav nogāzusi. Šovu zvaigzne Magone, tā kura Magone burkā. Viņa atkal kaut kur, skatos, ir parādījusies kaut kur virs redzamības horizonta, ja, kaut kur sastrādāja. Es nezinu, ko viņa ir sastrādājusi. Viņa ir kaut kur bijusi ciemos vai ne ciemos, var sakot, viņa ir kaut kādu bijušo satikusies, un tas čalis viņai ir pasniedzis īpašu dāvanu, un tā dāvana esot bijusi pudeļu attaisāmais, kurš izskatās pēc palla. Tur, kā saka, tāds atrod. Pudeļu attaisāmais. Uz sievietēs tagad sāk domāt, vai es kādreiz sievietei esmu uzdāvinājis pudeļu attaisāmo. Jā, Pāla paskatā vēl plus. Pāla paskatā tas vēl tad varētu būt varbūt prikolīgi, bet es tā iedomājos, kāpēc, lai es uzdāvinātu pudeļu attaisāmo, kāda veida vēstījumus viņai sūtu. Kāda veida, jā, tieši tā sievietei pudeļa attaisāmo. Man vairāk fascinē tas Pāla paskatā. Un visvairāk man patīk, ka Magone ir sašutusi un teikusi, tāds jocīgs, tā kā tāds suņu vai kuļa. Ko tik Magone nav redzējusi? Magone ir visu redzējusi. Tas ir kaut kādos zooveikalos tirgo tādu, vai ļoti īpašos veikalos, pagrabos tumšos, darknetā noteikti ir jāpērk. Paklausies. Labi, fetiši, bet kur tu vari nopirkt pudeļu attaisāmo kuļa falla paskatā? Tas ir ļoti kaut kur darknetā jāmeklē, man domāt. Man atkal vairāk izbrīna, kā tu to vispār zini, ka tai Magonē šitāds gadījums bijis. To televizorā rāda vai kā? Šito rādīja, ja ne televizorā, tad es kaut kādās mūsu ziņu līnijās esmu redzējis, un pēc virsrakstiem mēs vēl šodien pieķersimies. Tagad tas ir viss no šīs sērijas. Magone sašutus, kā uzdāvināts pudeļu attaisāmais suņu vai kuļu fālu paskatā. Tagad dzīvojiet ar šo. Šī ir ziņa no sērijas Latvija var. Skaties, jau gads apkārt kopšu bēdīgi slavenais Rusiņš ir uz brīvām kājām. Tas gadījumā, ja viņš ir dzīvs. Tas slepkava, kurš nogalina. Tas ir tas. Jā, tās. Un viņš ir ko? Viņš joprojām ir meklēšanā. Tad nav zināms, vai viņš ir dzīvs vai nav dzīvs. Un tagad ir gan Eiropā, gan visā pasaulē atzīts kā īpaši bīstams nosiedznieks. Ja viņš gadījumā kaut kur uzpeld, kaut kur Austrālijā vai kur viņi grāb ciet, šņorē. Sašņorē. Viņš jau sen ir uztaisījis plastisku operāciju, kļūst par sievieti. Kenguru. Viņš ir Austrālijā aizmutis tālāk no Latvijas kaut kur, izveidojis sev, pārtaisījies par kenguru un mierīgi dzīvo savā kenguru. Jā, un boksējās ar pāriem kenguriem. Jā. Vai arī ir uzlīdis augšā tur uz Ziemeļpolu un kļūst par pingvīnu. Tā arī varētu būt. Otrādi. Geogrāfs tu man saka, otrādi. Pingvīni ir lejā.
pingvīni dzīvo lejā augšā, tur Ziemeļpolā dzīvo polārie lāči, baltie. Ko tu dirs? Nu tā ir. Nu jā, paskaties. Pieķēra. Ko tu stāsti? Nu jā, pingvīni nedzīvo augšā. Paskaties, vai pingvīni vai pingvīni tusējās ar lāčiem. Nē, pagaid, bet roņi bija ar tiem. Es tieši domāju, ko tad tie lāči ēd? Čukčus un roņus, nu. Pareizi, tie bija roņi, es sajaucu nevis, es gribēju teikt roņi, nevis, man galvā, tu man saki pingvīns, man galvā ir ronis. Tas ir vēl fucked up. Ej, tu noslapš šitas. Es galvenais tā domāju, ko tu muldi, jo es taču zinu, ka viņi ēd. Nu jā, pareizi jau ir. Būs tev jāiet kursos pie Latvijas roņu speciālista Lemberga, lai viņš strādātu. Lai viņi man beidzot atbrīvo manu apziņu. Es nejaucu pingvīnus ar roņiem. Nu, lūk, un atgriežoties pie bēdīgi slavenā rusiņa eksperti. Es domāju, kas tie pa ekspertiem? Nākot klajā ar baigo tādu paziņojumu, ka vienīgais veids, kā vēl kādu laiku tapt nenotvērtam, ir dzīvot mežā bunkurā. Klausies. Kas tas pa eksperti ir? Es to neesmu teicis. Jā. Tā viņš ir. Es esmu vēl šokā. Es sajaucu roņus ar pingvīniem. Es nevaru. Ej, tu nost. Es galvenais, tu man saki pingvīns, un man nāc priekšā ir ronis, un es domāju, tā nevar būt, kā tas var būt. Nu, tā ir dzert, nevar dzert, vajag mazāk. Dzert vajag mazāk. Tu zini, ka Kivičs ir uzbrucis ar nazi mūsu tam čalim, kā nu sauc, to Šreku no Ogres, kā bija viņam uzvārds? Helmans, jā, viņš ar nazi, reku te video, viņš ar nazi uzbruk Helmanim. Notika palielināties pie lietas. Tas backgrounds ir tāds, kā vienkārši Kivičs savu šovu ietvaros brauc pie Helmaņa un runājuši viņi tur ir par tūciņas metodēm un ko tikai ne, bet tas no malas izskatās maksimāli krinžīgi, ka lielais Kivičs mēģina kaut ko izdarīt vēl lielākajām Helmanim un Helmans viņam vienkārši tur šitā. Nu, te mazliet video. Notika palielināties pie lietas. Pagājuši šeit, tad, opā! Izsitiens notiek, nav izsitiens. Kā nokrita, tā kā termometri, jā, roku. Brīvi, redzi? Jā. Un viņš atkal neprofesionāli skatās viņam pakaļ, par to, ko es runājām. Ja viņam pat paliek nācis rokā, viņš ar tev roku varēs tikai pačurāt. Jā. Vai Armands Puče, kad viņš veido savus raidījumus, vai viņš paseko tam, kā izklausās šie raidījumi no malas? Vai jūs, Māras kundze, gadījumā nezināt, kas tā par Eviku, kuru viņš tās tik patocēti piesauca savā raidījumā? Varbūt, ka tā ir viņa bērnu dārza draudzenīte vai skolas biedrene vai māsīca, taču ne sievas māte. Nu, lūk, Armanda Puča frivolā uzvedība ir pievērsusi tautas uzmanību, un viņi, var sakot, grib saprast, kādā veidā tad šie raidījumi tiek vadīti. Un tad mums atkal ir jāsaka, jums vēl neesat redzējuši šovu 8, acīm redzot. Šeit mums laikam visi ir bērnu dārza draudziņi un sievas mātes. Kas tik vēl nē? Bet tu domā, ka viņi to ironiski teica? Varbūt viņi tiešām nav lietas kursā, kas ir Evika. Par ko varbūt. Kā viņam nemaz nevajadzēja, kā to vajag izdarīt online, kā viņam nekur nevajadzēja lidot. Protams, online nevar apmeklēt Eiropas pilsētu geju klubus, tā ir cita lieta. Tas ir tas pats čalis, kas to studentu izvarošanu gribēja un tās prieka mājas grib atvērt, man liekas. Viņi visi ir vienādi. Viņi visi no viena telefona zvana. Tagad šodien mana kārta. Nē, tagad tavējā, neko. Tagad Alfred piesod tu. Pasaka kādu muļķību. Pasaka tu kādu muļķību šodien.
Man liekas, veido kaut kādu sacensību, jā. Un, jā. Bet arī jūs droši zvaniet uz brīvo mikrofonu, jo labākos no labākajiem mēs atlasām un šo to atskaņojam arī šeit. Latvietis un vilciens. Manu skatījumu piesaistīja kaut kāds šitāds te talismans lācis Tinkī Rīgas centrā dabū pa pūrnu. Un te var redzēt, ka šis te viens zibens ķertais nāk, viņš ierauga lāci, viņš domā, gan man iešķirīja tā loda 14 grādīgā un krāvē tam čalim pa seju. Kas notiek? Par to talismans lācis Tinkīs, ka te var redzēt, aizgāja kačāties tā kā tagad. Uzmanieties. Nākamais virsraksts. No Šķūnīša Talsu novada Laidzes pagastā pazudušās kaziņas atgriezušās mājās. Paldies Dievam! Paldies Dievam! Paldies Dievam! Tāda laba ziņa, tāda gaiša un forša ziņa. Es domāju, ja nebūtu pie iepriekšējā virsrakstā, nebūtu par to lācis Tinkī pieliks kaut kāds video klāt, tad es domātu, ka tās kaziņas aizgāja, sadeva lāci pa deguni, ja, un tagad mierīgi atgriezās mājās, teica, labi padarīts darbīgs. Tagad mēs piezvanīsim uz brīvo mikrofonu un paprasīsim, kas tā pie vēlni ir pa Eviku, pa draudzenīti. Manuprāt, labākais šajā nedēļā policija meklē 2 sievietes, kuras Rīgas skolas teritorijā nokārtoja dabiskās vajadzības. Varēja iztikt bez bildītes. Ir pieliktas klāt vairākas bildītes, un kur mēs tiešām redzam, ka 2 dāmas kārto dabiskās vajadzības turpat sētā. Un es domāju, kāpēc gan policijai nav sava avīzīte? Viņa tā kā savā laikā plakātiņš varētu būt iekšā, un tas šis varētu izskatīties, nezinu, sīrupu, policijas sīrupiņu plakāts vai mana plakāts vai kas, Ai! Šīs kundzes visticamāk ir bijušas kaut kur pie Zuzeuma un saskatījušās, ka tā var darīt. Mūsu skulptūra dārzā šobrīd var satikt arī čurājošo sievieti. Lūk, un viņas saskatījās, viņi saprot, šito tā var darīt. Viss kārtībā. Tad mēs arī ar, kā saka, mākslu taisīsim. Taisījām mākslu pie skolas, tikām policija. Ja taisījām, vārdu tiešajā nozīmē. 167. nedēļa ir aizvadīta kopā ar Eglītu un Petersonu. Es domāju, ka nevienam par to nav īsti ne prieks, ne arī lielas bēdas. Gala beigās, kam tas ir vajadzīgs? Kurš to vispār skatās? Tie, kas ir pierakstījušies, tie arī skatās. Es tev piedodu pārtraucu. Paldies, kas komentē, paldies, kur mūs skatās. Pierakstieties, parakstieties, esiet ar mums, mēs būsim atpakaļ pēc nedēļas.